Un tā, Ieva guļ zem sagas. Viņa ir nelaimīga, viņa ir ļoti, ļoti nelaimīga, un viņa guļ zem sagas nelaimīga. Un viņa neklausās, ko es saku, un viņa nerunā. Un es esmu aizņēmusi visu gultu, jo viņa ir nelaimīga, bet tikai mazlietiņ, bet es esmu nelaimīga pa visu gultu, un vēl vairāk. Un viņa tur sēž, un viņa neko nesaka. Tūlīt mēs veiksim eksperimentu. Eksperiments sākas. Eksperiments ir izdevies. Viņa neko nav teikusi. Tieši tā, kā tas bija paredzēts. Viņa jūtās baigā varone, ja viņa klusē un neko nesaka. Un mierīgi visu noklusē. Un tad nekas nenotiek. Vēl joprojām no sagas tikko kā bija dzirdama dīvaina skaņa. Taču tā beidzās. Tikko kā bija dzirdama vēl viena dīvaina skaņa. Vienkārši trūkst elpas. Izrādās viņa smok. Mēģināsim viņai palīdzēt. Viņas tomēr ietiepīgi cenšas nosmakt. Mēģināt viņai var palīdzēt vēl vairāk. Blin. Viņa nevažāk, ka viņa nekur nav noskusi, nevar projām te iet. Ar manu rokas sprādzīti. Jā. Tā ir viņa savs. Redziet? Baigā. Jūs tikko kā redzējāt viņas aci? Tas bija dīvaini. Cerams, jūs šo momentu nepalaidāt garām. Tā notiek rati. Jūs uziet viņas vēlreiz. Vēlreiz, tev mazāk iedod. Mēģināsim viņai atņemt smokamo sagu. Šķiet, viņa atrodas augusi. Tā Ievā mēdz gadīties. Šī ekspedīcija ir veltīta Ievu smakšanas iedevumu pētniecībai. Apbrīnojami, ka pēc tā visa viņas būs dzīvas, paliks un ies dejot, kas ir vēl kāds dīvains vakara rituāls. Katru ceturtdienu un otrdienu ar sīkiem izņēmumiem. Jūs tikko kā varbūt mani jātoranžo spilvani. Tas bija oranžs. Es esmu nelaimīga. Viņa teica, ka Nevar būt nelaimīgai. viņa ir nelaimīga, vai, nu jā, laikam jau, nelaimīga. Tas man ir masīgs, esmu nelaimīga. Tas ir tas, kā viņi sarunājas. Es esmu nelaimīga, es esmu nelaimīga, es esmu
Tas bija simbols. Viņas ir dīvainas. Nekur viņas ēda. Ziet, mēs to sveicinamies. Tas bija vēl kāds īpašs, jau uzādīts simbols. Vispār.